Jums patika? Jā? Tad dosim vēlreiz aplausus mūsu brīnišķīgiem cienītājiem. Kā nākamos, es gribētu pieteikt mūsu svētdienas skolas bērnus, bet par to mums vairāk var pastāstīt arī Andrejs. Viņš bija kā vadītājs šai skoliņai. Un jā, mums bija tāda nometnīca šajā nedēļā, kas bija jau, un tad Andrejs mums var pastāstīt daudz kaut ko vairāk, kas tur bija un kā. Ko tu gribi zināt? Nu, kā jums tur gāja, ko jūs tur darījāt? Mums šī dienas skoliņa notiek jau 6. gadu laikam. Jā. Un vienu nedēļu mums ir tāds pētnieku klubiņš un sadarījot Kalpifonu bērnu var pieteikties dienas skoliņai. Un visu pagājušo nedēļu no pirmdienas līdz piekdienai mēs no 9 rītā līdz 3:30 pēcpusdienā mēs zīmējām, krāsojām, spēlējām spēles, tēlojām dažādas teātrīšas, maziņas skečīņas un mācījāmies dziesmas un gājām uz parkiem. Un, cik es zinu, tad bērniem ļoti patika. Jūs varēsiet redzēt, ko mēs sagatavojām šodienai. Mums ir 2 dziesmas un 1 dēja. Jā. Un tu arī citiem iesaki iet uz tādu svētdienas skoliņu, tādu pasākumu? Jā, tu arī varēji atnākt, bet es zināju, man teica, ka tu gulēji. Nē, es biju tas, kas gulēja. Tu, kas gulēja. Es atvainu. Tad jūs varat mums parādīt mūsu savus priekšnesumus, varbūt. Jā, mēs varam parādīt. Vai bērni ir gatavi? Tad mēs... Tad tagad droši varat nākt augšā. Sagaidīsim, protams, ar aplausiem. Nebūsim klusi. Pauzi jāizpild ar aplausiem. Pirmā dziesma būs, saucās Pirmdiena. Es domāju, mēs varētu pat teikt, ka tā ir dienas skoliņas himna laikam, vai kā, jo bērni visi iet pa ielu un mēs ejam uz parku un viņi dzied. Tā kā, jums patīk Pirmdiena?